pašlaik piedāvātais koalīcijas risinājums, kas tiek pasniegts kā risinājums, kā nodrošināt mājsaimniecībām esošos tarifus līdz gada beigām, ir maldinošs, tas neatbilst patiesībai. Šis priekšlikums patiesībā nespēs nodrošināt to, ko pašlaik koalīcija sola. Lai gan likuma projektā tiešām ir paredzēta šādas tiesības mājsaimniecībām saņemt elektroenerģiju līdz gada beigām par pasažieriem tarifiem, taču šis likuma projekts, viņš neparedz reālu mehānismu, kā to varēs īstenot. Vēl vairāk, šis risinājums ir pretrunā ar daudzām citām elektrības tirgu regulējušām normām, gan elektrības tirgus likumā, gan pašas valdības izdotajos ministru kabineta noteikumos, gan regulatoru noteikumos, kuri stāsies spēkā no 1. aprīļa. Visas šīs normas tiek atstātas spēkā, kas rada nopietnu juridisku koalīziju un haosu, no kura nebūs saprotams, kā tad reāli īstenot šo mehānismu. Plus papildus, šis risinājums ir pretrunā ar Eiropas Savienības prasībām, par kuru neievērošanu pret Latviju jau 2006. gadā tika ieviesta pārkāpuma lieta. Līdz ar to, lai gan šis risinājums tiek pasniegts kā iespēja sagatavoties un sakārtot lietas tirgus atvēršanai, reāli radīs tieši pretējo. Tas nepasargās mājsaimniecības no tarifu pieauguma, tieši otrādi. Tas izraisīs vēl straujāku elektroenerģijas cenas lēcienu nākotnē.